Sveiciens visiem! Parādīšu, kā pabraukāšu ar mocīti. Nu, protams, ka es ņemšu lielo, viņš ir ērtāks, viņš ir komfortablāks. Nu, neskatosties uz visiem patēriņiem lielajiem un tā tālāk, nu, labāk izbaudi vienreiz nekā daudzas reizes, nu, lētāk, teiksim tā. Nu, man liekas, es tā personīgi, man vairāk patīk izbaudīt atpūtu uz visiem 100%. Parādīšu, kā te viss notiek. Tā, atkabināsim vaļā. Uzkāpsim virsū. Tāds masīvs, liels mocīts, nu. Spārks īstenībā, nu, tuvumā pat nestāv. Tas lielais, nu, ir iespaidīgi un pavisam cita lieta, kā saka. Te mēs pieturamies. Viegla uzkāpšana. Te. Ļoti viegli uzkāpt. Tā, nu ko, liekam atslēdziņu. Lūk, tāda ir atslēga mums. Te mums jāpaliek zem stūres. Nu, un tad jāspiež sarkanā poga. Un aiziet. Dzinējs, lai bišķi uzsilst. Es parasti dzinēju nedaudz pasildu. Kādās minūtītes, 3-2. Principā ar to arī pietiek. 3-2 minūtītes. Un jau tur ir kaut kādi 60-80 grādi, es domāju. Tā jau baigi silta diena šodien un ļoti patīkams ir vakars. Vakars kaut kādi 7-8 apmēram. Un ļoti baudāms laiks, nav vēja. Ļoti forši. Ļoti patīkami baudām. Kādos laikapstākļos varbūt tev patīk, braukāt vai padalīties viļņos, vējainā, tur lietainā dienā, vai, nu, ir redzēt cilvēki arī, kam patīk pa lietu braukt. Man personīgi nepatīk, ja, bet, nu, ir tāda redzēt diezgan tā ekstrēma viss tā braukšana, viļņu, lietus un tā tālāk. Man patīk tā. Mierīgs laiks, nav ne vēja, nekā. Tad neviena cilvēka nav, neviens arī netraucē, vakar pusītē baigi forši. Nu jā, un piereiz arī parunāsim pa visu stūrēšanu, parādīšu, ja. Pieņemsim, man tagad stāv neitrālais N-burtiņš. Nu, ko es varu darīt? Ja es pagriežu stūri pa kreisi, pagriežam stūri pa kreisi, mocīts griež pa kreisi. Principā es uz vietas stāvu un mocīčs griežas apkārt. Jā, pieņemsim, apgriezos pa 360 grādiem. Jā, nu, uz otru pusīti arī mēs varam tā pagriezties. Kas vēl? Nākošais. Ja mēs uzspiežam uz labāku loķīšu, tad viņš uzreiz pārslēgs no M uz priekšu. Nu, teiksim, drive D. Pieņemsim, es drusku pieskaros un pārslēdzas. Nu, močiem ir F burtiņš, mašīnām ir D. Labi, pamēģināsim uzspiežt šito ten kreisajā pusītē, tad būs uzreiz N. Pieņemsim, uzspiežu. Un atkal neitrālais ieslēdzas. Ja mēs paturēsim šo te kloķīti, tad būs R burtiņš. R burtiņš un mēs braucam atpakaļ. Tā, iespējams var redzēt, ka es braucu atpakaļ jau, jā. Ja man vajag ātrāk braukt atpakaļ, es uzspiežu šito labo gāzīti. Tad mēs braucam ātrāk. Atlaižot šo te, uzreiz automātiski ieslēdzas N atpakaļ.
tad uz neitrālā. Nu, principā, diezgan vienkārši viss un saprotam. Kas vēl? Runājot par visu to sēdēšanu un komfortu, nu, uz lielā ir ļoti komfortabili sēdēt. Ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar Sparku, tad tā sēdēšana ir, nu, stipri cietāka un nav tik patīkami. Nu, kas te patīkami ir tas, ka krēslam, pieņemsim, ir ļoti mīksta sēdvieta un te ir tāda kā neliela atzeltnīte un ļoti labi pieguļ, kā saka, augums, te viss ir forši. Nu, un arī blakus sēdētājiem ir ļoti patīkama sēdēšana. Tikpat mīksts krēsls kā tur, tikpat plats. Ir, kur kārtīgi turēties, mīkstie paklājiņi. Ļoti patīkama ir uzkāpšana uz paša mocīša, mīkstie paklājiņi, kā arī pats kāpslīds. Ļoti ērta uzkāpšana. Tātad viss jau sākas no paša sākuma. Tātad ērta uzkāpšana, ērta apsēšanās, sēdēšana un galu galā pati braukšana ir ērta. Nu ko, pamēģināsim pabraukt. Tātad uzdošu gāzīti. Mēs jau braucam uz priekšu. Nemaz negribās baigi trakot. Jā, un tā ieliksim neitrālajā. Jā, un kas man patīk lielajiem mocim, kad tu brauc, tā šļakatas iet gar sāniem, nu, un diezgan labi tālu gar sāniem. Un tas ir, principā, baigi lielais plus lielajiem močiem, tas, ka tu esi sauss visu laiku. Principā, var tur braukt šortiņos, parastajā maiciņā, un viss tu būs sauss. Nu, kas vēl lielajiem mocītim forši, tas, ka te var nolikt, pieņemsim, telefonu. Jā, te mēs varam ielikt telefoniņu. Mitrums te nekādīgi netiek. Sadauzīt, saskrāpēt mocīti mēs arī nevaram. Te ieliekot, principā, ieliec aiztais. Te parasti es ielieku kaut kādu ūdens pudelīti, kaut ko tādu. Ja tur ir kaut kas līdz vairāk, tur pieņemsim no kameras piederumiem, tur drons vai tur kaut kāda pārtika, ja brauc kaut kur tālāk. Nu, tad, principā, var te nolikt, jā, visu. Te ir diezgan daudz vietas. Principā, es nezinu, no tur litros, ja mēs teiktu, nezinu, varbūt kaut kādi 200 litri. Nu, plus mīnus, ja, tā varētu būt 200 litri. Nu, pilnīgi pietiekoši, tur lielās somas, visu kaut ko var kraut un likt, principā, kas vēl tāds. Jā, spogulīši, pieņemsim spogulīši. Ļoti patīk spogulīši, kad velc pūsli. Paskaties spogulītī, kur ir tas pūslīts iet, arī ļoti forši patīkam. Nu, reizēm es tā pagriežu galvu vēl par pūsli, nu, drošības labam, bet, nu, opcija, principā, ļoti laba. Runājot par podziņām, kas mums ir? Tad start-stop poga, jā, start-stop poga. Tālāk mums ir VTS, ūdens metējs, tātad uz augšu var pieregulēt uz leju. Kad mēs braucam no vietas, pieņemsim, uzspiežam pilnu gāzi, tad tā priekšā, pieņemsim, ja būs uz augšu uzregulēta, tad viņa cels uz augšu priekšu. Ja mēs noregulēsim te uz leju, saspiedīsim, jā, pieņemsim, Riku var redzēt labajā pusītē, iet uz leju, jā, mēs varam pieregulēt uz pašu leju. Tad priekšu viņš tā kā spiedīs pie ūdens klāt. Jā.
Un pie pagriezieniem, ja mēs agresīvi braucam, piespiežot purnu pie ūdens, viņš tā kā paņem to ūdeni un met virsū. Vienkārši met virsū to ūdeni un tā atveldzējoši patīkami, ja ir ļoti silts laiks. Interesanta feature. Un ja mēs uzliekam uz augšu, tad atkal ir arī interesanti braukt, bet savādāk priekšceļās augšā. Tā kā celt to priekšu interesanti augšā. Arī ir vērts pamēģināt kādreiz un ir forši. Kas vēl tāds mocīti? Labajā pusītē principā te spilgtumi, var apskatīties pat uzreiz. Settings, tur trip, teiksim, cik tu esi nobraucis, kilometrus, cik stundas, jā, var apskatīties, pieņemsim, uzliec pa nullēm, esi uzsācis braukšanu, skaties, cik kilometrus esi nobraucis šodien vai cik stundas. Tālāk mums te ir visādas atslēdziņas varam pieregulēt, jā, bērnu atslēdziņas un agresīvās atslēgas. Tālāk mēs te varam skatīties, mēs te varam kilometri stundā vai metri sekundē. Tās jūdzes, jā, pareizāk. Tālāk, kas mums ir spilgtums, jā, spilgtums. Var apskatīties, principā parādīšu, kā tas spilgtums strādā. Tagad ir -4, pa dienu, principā neredzu jēgu. To spilgtumu likt uz maksimālā, te viņš tāds sarkans paliek tagad. Es parasti braucu uz -4, bet tumšā laikā viņš tāpat ir ļoti labi redzams un tāpat viņš apgaismo to visu lietu. Tālāk, kas mums ir? Mums pulkstens, apgriezieni, atslēdziņas, pulkstens, tas arī viss, jā. Un kreisajā pusītē mums ir, jā, to es tikai braucot varu darīt, tas ir wake mode saucamais. Pieņemsim, ja es pieslēdzu klāt aizmugurē veikotāju vai tur ar slēpotāju kaut kādu, tad man būs vieglāk viņu izvilkt ārā. Kā tas strādā, pieņemsim, es uzlieku programmu, kur uz 30-40 km/h es gribu viņu vilkt. Es uzspiežu pilnu gāzi, tā riktīgi pilnu gāzi uzspied, un viņš laiden mierīgi izvelk ārā to slēpotāju. Diezgan ērta feature tā ir, jā. Viņš izvelk un pietur pie konkrētiem apgriezieniem moci. Tur 40 km/h un tur apgriezieni būs varbūt 5000. Un braucot pat var regulēt. Pieņemsim tur 45, 50 km/h un turot pilnu gāzi, principā mēs visu laiku pieturam vienu ātrumu, kas ir ļoti labi tam aizmugurēm. Viņam būs komfortabli un viss būs vienkārši lieliski. Tā, mocītim arī, ja, viņš vispār ir trīsvietīgs, ja, te vēl 2 cilvēki var apsēsties. Ja mēs runājam par svaru, tur ir šiltīte 273 kg. 273 mēs varam uzsēsties, pieņemsim, ja man ir 80 kg, jā, šobrīd, tad, rēķini, es varu paņemt 90 kg un 100 kg vēl cilvēku. Principā pietiekoši, jā. Diezgan reti, man liekas, arī tur brauc trietā, parasti jau braukšana ir divatā, tādēļ arī tur baigās vajadzības nav. Bet, tādā ziņā ļoti stabils, ja tur aizbrauc kādreiz kaut kur uz jūru vai vēl kaut kur. Stabilitāte ir ļoti svarīga, it īpaši, ja ir viļņi, vētra un, ir visādi gadījumi, nedod Dievs, apgriez moci, nokrīti un ja tev tur līdz kaut kāda pārtika, ūdens un telefoni un viss. Tas var sarežģīt vienkārši tavu dzīvi un no tādām lietām labāk izvairīties, labāk uzreiz ar stabilu moci lielu braukt un, protams, arī jāpārliecinās tā stāvoklī, ja mēs braucam tā, lai nenotiek nekas slikts kaut kur aizbraucot, obligāti jāpaņem kaut kāds telefons vai
lai mēs varam izsaukt vienkārši palīdzību kaut kādā veidā. Nu, ko ieliekam, jāpabraukā, jāizbauda šis laiks burvīgais un tad jau jāliekas mierā. Pārlikšu kameru pie spogulīšiem, te man ir uzlikt tādi stiprinājumi. Ko es vēl varētu pastāstīt par šiem stiprinājumiem, es viņus esmu pielicis ar parasto auklu, jā, makšķera auklu, visstiprāko esmu nopircis. Te es tur izvarbu tādu kā caurumiņu, izvēru cauri, nu, piestiprināju te, ja nu, kā saka, atlīp šis te vaļā, tad, nu, man kamera paliek dzīva. Es kameru nepazaudēju, ja. Kamera maksā 500 eiro, kas arī nav maz. Tā kā braucam un izbaudam laiku. Jā, tagad es pabraucu bišķiņ un nemaz neprasās trakot. Pilnīgi nemaz neprasās trakot. Ir ļoti patīkami un baudāmi tas viss. Uz šī motocikla tiešām, kurš nav braucis nekad. Ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar Sparku, jā. Ja mēs salīdzinām ar Sparku, nu, divi dažādi moči. Nu, pilnīgi divi dažādi moči. Jā, divi dažādi moči. Vislielākās atšķirības, nu, man patīk salīdzināt, pieņemsim ar Sparku. Man patīk, ka tā priekša ir tur tālumā uz priekšu, jā. Nu, tāda sajūta, ka normāla moča tu sēdi. Ir, nu, patīkami spogulīši, tas panelis, te tas vidus lielais masīvais, viss ir, nu,
nu, teiksim, pavisam cits līmenis. Ar spārku ir tā, pākstījies, drusku pabraukāji, tur degvieliņš mazēt, iztrakojies un mājās. Bet, ja gribās pabaudīt to braucienu, nu, tad tikai lielie moči, nu, noteikti tikai lielie. Un jā, nu, grūti man tā pastāstīt jums, tās visas sajūtas un emocijas, bet ticiet man, ir reiz mūžā kaut vai jāpamēģina, nu, uz lielajiem močiem. Nu, tie, kur ir 400 kg uz augšu, nu, es grūti pateikt par tiem gadiem, jā. Kādu labāk, kādu sliktāk, uz vecām mocīšu jau arī īsti, laikam, to, nu, visu neizbaudīs, jo tur ir cietāki krēsli, viņš tur švakāk iet un viss ir vecs un, nu, nav patīkami droši vien uz vecas tehnikas braukt. Protams, labāk ar nulīti. Jauna tehnika ir jauna, viņš ir sakots, sapulēts, ir patīkami, tīri, forši brauc, viņš nevibrē un nu, vienkārši bez komentāriem, jā. Nu, tādi mocīši man patīk. Lai, principā, paliek atmiņā uz visu mūžu. Jā, tie, kas pamēģinās, izbrauks, es domāju, uzreiz sapratīs, par ko es biju runājis. Diezgan bīstami ir, pieņemsim, pa upēm braucot. Tagad es esmu piebraucis pie vienas tādas vietas, kur diezgan bīstami. Es nezinu, vai jūs redzat, bet tur ir ļoti daudz sāles, ļoti daudz visādu koku un visādu tādu bīstamu vietu. Reizēm pat mēdz būt kaut kādi celmi, praktiski neredzami. Nu, principā tur kaut kādi 10–5 centimetri no ūdens. Un man pašam ir gadījies uzbraukt. Tas bija pirms kaut kādiem, 5 gadiem, apmēram 4–5 gadi atpakaļ ar spārku es braucu. Tas bija Lucavas salā un kaut ko es aizķēru apakšā. Par laimi korpusu es nepārsitu, kaut ko bišķiņ aizķēru un nav patīkami. Principā tāpēc arī baigi uzmanīgi. Kaut gan toreiz es arī braucu, ļoti lēnām, ļoti piesardzīgi, kaut kādi bija tur 20 km/h tikai, nebraucu ar pilnu gāzi. Bet tāpat, principā es tur neko neredzēju lejā, vienkārši pārbrauc pāri un viss. Tā.
pārlikšu kameru, lai jums būtu interesantāk skatīties, lai redzētu virzienu, uz kurien es braucu. Tik ļoti braukt tieši gar krastiem, paskatīties kaut kādus skuterus, tur ūdensmočus, kaut kādas jahtiņas, tur peldvietas kaut kādas foršas. Nu, gar krastiem braukt ir ļoti interesanti, teiksim, jā. Ļoti interesanti un, nu, nav garlaicīgi. Nu, jā, tā, braucam. Mati, man laikam, visi gaisā. Braucot ar tādu ātrumu. Tā, nu kur es esmu atbraucis. Tur ir tāda baznīca. Baznīca varam bišķiņ tuvāk piebraukt. Paskatīties, kas tur ir. Tur ir kaut kāda peldvieta, mājiņas. Īstenībā diezgan interesants arī maršruts ir, pieņemsim, Lucavsalā. Jūs noliekat, nu, kā saka, nolaižat mocīti. Lucavsalā nolaižat mocīti un braucat līdz pat Baltezeram. Nu, tas ir kaut kādās, nu, stunda, 2 stundu brauciens. Apmēram tur var paņemt kaut ko ēdam līdz var paņemt un padzerties un tā tālāk. Nu, tāds interesants maršruts. Tur sanāk tā, braucam tur pa Daugavu. Tālāk mēs tur pagriežamies uz Ķīšezeru. Gar Milgrāvi tur jāpabrauc uz Ķīšezeru un tad ar pa tādu šaurumu diezgan interesantu. Tur mēs braucam līdz pat Baltezeram un droši vien tālāk tas mazais Baltezers, jā. Bet es ar Spārkuka braucu, man bija pilna bāka, 30 litri, nu Spārks diezgan mazēt, un es braucu arī tā, nu, maksimāli mierīgi, lai maksimāli tālu varētu tikt. Un es biju ticis līdz Baltezeram, braucu atpakaļ, nu, bākas man vairs nebija. Nu, bet es biju tikai līdz Baltezeram aizbraukt. Uz Baltezeru tā kā nebraucu nekur pa Baltezeru, tas ir tā. Piebraucu un griezu atpakaļ, braucu atpakaļ, jo jau rādīja man pusbāku. Un, nu, saprotu to, ka es vienkārši nevaru atļauties riskēt, jā. Tā kā ļoti interesants maršruts, jā. Tur sanāk vēl braukt garām SDK. Tur, kur ūdensmočus tirgo jaunus, viņiem garām pabraukt un tur, jā, tāds, tur garām Juklas ezeram. Principā var arī iebraukt Juklas ezerā. Tur es neesmu braucis, nu,
kādreiz varbūt var pamēģināt, bet, nu, pašlaik vēl nav braukts, kā saka. Nu, pieņemsim, es tagad atrodos, jā, ot, pie tās baznīcas, te arī baigi daudz zāļu, visādas tādas diezgan bīstams vietas. Un, kad es skatos apakšā, te ir jau zāle. Principā, te, nu, nav droši īstenībā. Te ir, es nezinu, vai video var redzēt, bet te ir diezgan daudz zāles, jābrauc promptāk. No šeit ir no tādām vietām labāk pa gabalu. Nu, diezgan, nu, bīstams vietas, lai nav nesenāk kaut kādas nepatikšanas. Principā, tur klāt pat braukt, nu, baigi pat neieteikt. Nu, ja braukt klāt, baigi uzmanīgi. Ja braukt klāt, tad diezgan uzmanīgi. Tā es te bišķi piebrauc. Nu, te es vairs zāles neredzu. Te vairs nav. Jā, principā es arī esmu braucis tur tālāk. Jā, tur mums tālāk ir, tagad es esmu, tas sanāk Ikšķila, tālāk ir Ogre, nu, un līdz Ķegumam. Esmu braucis līdz pat Ķegumam, principā var mocīt nolaist tur Salaspilī droši. Tur tāda laba vieta, jā, saucās Ako piemineklis, tur var nolaist mocīti un līdz pat Ķegumam aizbraukt, sanāk, gar manīm te. Un uz to pusi. Nu, runājot par šo maršrutu no Salaspils līdz Ķegumam, arī ir interesanti. Principā es ieteiktu braukt, iesāk braukt gar vienu krastu, nu, un atpakaļ braukt pa otru krastu. Nu, lai kaut kas pamainās, lai kaut kas tāds interesantāks ir. Jā, par to degvielas patēriņu tieši šo maršrutu izbraucot, cik man sanāca, man liekas, kaut kā man bija, es arī braucu ar Spārku. Jā, ar Spārku es braucu, man sanāca kaut kādi litri. Man palika kaut kādas 3 iedeļiņas varbūt. 30 litri, cik nu, mums kaut kādi 25 litri. Arī esmu braucis ar šo te lielo moci. Bet ne līdz Ķegumam, principā. Nu, neaizbraucot līdz Ķegumam es braucu. Nu, šis apēda man, nu, diezgan daudz. Viņš man apēda, arī man palika laikam kaut kādas 2 iedeļiņas tikai. Jā, un kādēļ es apgriezos? Es apgriezos tādēļ, ka jau bija šaubas, ka es iespējams netikšu atpakaļ un braucu es diezgan mierīgi. Diezgan akurāti, tur uz 40 km/h, 50. Un apēda viņš kādi, nu, 50 litri. Jā, principā es aiz Ogres bišķi pabraucu. Un līdz Ķegumam man palika tur kaut kādi, nu, 10 kilometri. Un tā, diezgan dārgi sanāk. Nu, principā šito mocīti aizbraukt tur šur, sanāk, nu, 50 litri, tas ir kaut kādi 80 eiro apmēram. Nu, plus mīnus tā. Tas tāds maršruts, nezinu uz cik ilgu laiku, pusotru stundu tur. Uz otru atpakaļ tā ļoti mierīgi braucot. Nerunāsim tur vēl pa agresīvu braukšanu un ātru, tad pietiks tikai pusotrai stundai, ja uzspiedīs pilnu un aiziet uz Ogres pusi. Nu, ļoti arī žēl, ka nav kur uzpildīt degvielu te šinī pusē. Tas arī ir tāds mīnus, ja pieņemsim beidzas degviela vai gribas piestāt, tur kaut ko aiziet nopirkt. Nesanāks. Vienīgā vieta, kas mums te laikam ir Krasta iela. Circle K. Jā, laikam tā ir vienīgā. Nu, droši vēl piestātnē. Turpat pretīm tās jahtiņas stāv, tur arī droši vien var uzpildīties, aiziet pārēst. Nu jā, kur vēl ir kāda vieta, es pat baigi neesmu braucis un nezinu, jo, nu, tā baigi nav bijis vajadzības, bet, nu, Krasta ielā var piestāt. Jāpaņem tad arī obligāti kaut kāds striķis līdz. Viņemsim piesiet te mocīti, ar kaut kādu virvi piesien, piebrauc un lai viņš neaizpeld prom. Paņem kaut ko ēdam, kaut ko garšīgi uzpildies un tad, nu, brauc tālāk. Nu, tā vēl pabraukāsim bišķiņ. Laiks jau nu ir ļoti
Ļoti patīkams tāds saulīt. Nu, ja šādi ir interesanti braukt tā gar krastiņu, paskaties, kur kas ir, kur kādas smukas vietiņas. Bet arī jāuzmanās no zālēm, visur, kur ir krasts, tur arī iespējams kaut kāda bīstamība ir. Tā, forši gar krastiņu pabraukāties, tā mierīgi, čiliņā, bez steigas, nekur nevajag skriet, ļoti baudām, ļoti forši.